Nu ko, dāmas un kungi, dārgo velo draugi, esiet sveicināti šeit Brūzī. Esam satikušies, gads ir pagājis, esam satikušies, lai viesīgās, saviesīgās sarunās aprunātos ar Tomu. Es gribētu sākt ar to, ka Toms, paldies tev liels, ka tu savā aizņemtajā grafikā, braucot ar riteni, dzirdēji, ka tu stāci Tomam, ka tev jābūt tur un tur un tur un tur. Gribu teikt tev lielu paldies, ka tu atradīji laiku izbraukt ar faniem kopā un arī tagad aprunāties. Paldies tev! Paldies visiem! Varēšu ļoti klusām runāt. Paldies visiem, kas tiešām atbrauc. Forši vienmēr redzēt cilvēkus. Man ir daudz uzlīmīts, varbūt kāds ir redzējis. Noteikti padalīšos. Labi, es nolikšu īstenībā šo kādzīt, un kas grib, tas var paņemt. Un viss. Nolikšu pie tā galdiņa, lai viss nāk ciemos. Bet, jā, lai iedrošinātu jautājumus beigās, man ir vēl arī pāris cits balvas, ko es baltēm viss neatdevu, bet kaut kas man tev vēl ir ko izdalīt, tā ka droši. Bet jā, paldies liels! Man bija Tom tā, kad es stāstīju, ka šogad atkal mēs tiksimies, man daudz teica, cik eleganti. Man daudz teica, ka es droši vien vienkārši varu nokopēt jautājumus no pagājušajā gada un uzdot tos pašus, tad man tos pirmais jautājums, kā tev šogad gāja olimpiādē? Neatceros vairs. Nu redziet, īstenībā ķersimies vērsim pie ragiem. Es domāju, ka iesim pa to sezonu, kas ir līdz šodienai, tad lēnām atpakaļ pastāstīs, kā tev ies. Nu, es jau kā kārtīgs latvietis, dīvānā sēdētājs, būšu tāds, nu, varbūt nekorekts, varbūt nepieklājīgs. Nu, pastāsti, kā tev gāja sestdien. Es domāju, ka lielākā daļa domāja, kad atbrauks Toms un būs varbūt nedaudz citādāk. Gravel weekends. Jā, nu, ne uz katrām sacensībām braucam, lai viņas uzvarētu. Sevišķi, kad Kārlis balvas dod tāds, kāds viņš dod. Nav baigi jēga tur neko iespringt. Viņš pat neklausās. Bet, nē, nu, kā, ja nopietni, es riteni ieraudzīju dienu pirms pirmo reizi. Un arī Ruandai gatavojoties, kas ir pasaules čempionāts, nāk arī 2 dienas pirms uztaisīja vakcīnas, līdz ar to dzeltenais drudzes hepatīts AB. Visiem, kas grib braukt uz Ruandu, droši atcerās, ka jāuztais. Nu, arī tas, protams, ķermeni sagurina un jā, nebija tā, ka es braucu uzvarēt pa visu. Mēs braucām ar ģimeni atpūsties. Mēs braucām uz Liepāju īstenībā uz Tuts koncertu un tas vienkārši bija pa ceļam. Tā ka, jā, nē, nu, Džeka arī spēcīgi, nav ko teikt. Nebija tā, ka tur varēja ar vienu kājas visu samazgāt. Bet, jā, nu, pasākums katrā ziņā labs. Paldies Kārlim par uzņemšanu, paldies par organizēšanu. Prieks redzēt, ka Latvijā tik tiešām atbrauc tāds, nu, tā kā no pasaules, man liekas, internacionālākās sacensības, kādas ir vispār bijušas. Tā ka, jā, prieks. Es sapratu, ka no 22 nācijām bija dažādām, ja, tā kā dalībnieki, tev bija nopietni konkurence. Varbūt pastāst nedaudz vairāk tieši par to dienu, par sacensību gaitu, pirms starta, kā gāja trasē. Jo es saprotu, ka, kā tu saki, uz visām sacensībām nebrauc uzvarēt, bet es domāju, ka ikvienam šeit sēdošajiem interesē, kā tev tajā dienā gāja starts un visi, un kaut kādā atrāvieni, kaut kādi piedzīvojumi. Nu jā, galvenā man taktika bija pēc iespējas ātrāk uztaisīt to grupu pavisam maziņu. Un tad diezgan laicīgi mēs arī aizbraucām 7 projām. Es, mužnieks un pārējie visi bija man nezinām cilvēki. Nu, nepārāk zinām cilvēki. Gravel cilvēki. Gravel profiki, ne profiki. No dažādām komandām, arī kaut kāda komandas biedra un tā tālāk. Un, protams, arī ēdināšanas punkti bija, par ko es nemaz nebiju paskatījies, ka tāda ir, bet redz, ka bija. Es, protams, biju ar ģimeni, līdz ar to man nekāda ēdināšana nebija. Viņi koncentrējās uz gulēšanu. Ar maziem bērniem, bet jā, un tad mēs diezgan ilgi īstenībā 7 tā arī braucām. Es neatceros, kurā brīdī mēs īsti aizbraucām projām, bet nu, mēs tā 7 mierīgi braukājām. Nebija tā, ka trasē bija arī kaut kur kaut kādi īpašas vietas, kur kaut kāds smagāks kalniņš vai kas, līdz ar to līdzenumā, protams, tu zini, ka tie 7 arī diezgan spēcīgi, nav īsti iespēja viņus atstāt, un tad neilgi pirms beigām, kāds 20 km piebrauc 8 līdz 10 braucēji, un tur bija vēl no komandas biedri visi kaut kādi, un tad viņi, protams, arī
savā starpā sāka cīnīties vairāk par to kopvērtējumu, kas ir Gravel Earth Series, kas viņiem punkti svarīgi, un tad viens otru vaktē komandas un tā tālāk, un tad es vienkārši sapratu, ka man nav jēga tur baigi cīnīties un vairs ne par ko. Un jā, tad arī aizbraucu līdz finišam. Nu, 9. vieta jau var laikam nav slikti, vai ne? Tu varētu man papasīt 9. vieta tur, vai es nezinu, kāda vieta. Protams. Tour de France. Es pat nezināju, vai esmu 9. vai kas. Es rezultātus apskatījos nākamajā dienā tikai. Man bija arī pārsteigums, ka pēkšņi kaut kāda balva man bija no Kārļa kaut kādā sektorā, ko es nemaz nezināju, ka tāda eksistē. Tas ir tas vienkārši, lai cilvēki saprot, cik nopietni tam gatavojās. Ja. Jā, tikpat labi tu vari man papasīt, kāda mana vieta bija kopvērtējumā Tour de France. Un vienīgais iemesls, kāpēc zinu, ir tāpēc, ka man Matīšs šodien pateica. Jā, es no rīta nostāju to sižetu, es sapratu, ka tu nezināji arī, ka pēdējā posmā tev bija labākais rezultāts. Ja? Nebija nejausmas, nē. Nu, labi, varbūt ir kādi jautājumi par Gravel Weekendu no auditorijas. Droši nekautrēties, ceļat roku, mēģināsim iedot mikrofonu. Ne, viss tādi kautrīgi. Jūs neuztraties Tomu, jūs pazīstat, dāmas un kungi, Toms Kuiņš. Zināt, kam paprasīt, kautrēties nevajag, viss kārtībā. Nu, atkarīgs kādā man ir ļoti atkarīgs arī no mana kalendāra, ko es varu braukt, nebraukt. Bet mēs ar sievu runājam, ka vienreiz bija forši, bet vēlreiz uz to, ko mēs nebraukšu. Tad to Kārli zina, ka citur jāuztais, jā? Nu labi, Gravel Weekend būsim izrunājuši beigās, kāds jautājums atnāk droši jautājums. Īstenībā, ja Kārlis uztaisīs to par UCI un pasaules čempionāts notiks interesantā vietā, tad varbūt es īstenībā atbraukšu. Bet pasaules čempionāts nākamgad, man liekas, ir Austrālijā, un uz to es toči nebraukšu, līdz ar to man nebūs jēga braukt uz arī UCI Gravel gongu. Nu labi, iedomājies cilvēks, nav jēga braukt, ko es tur, vai ne? Profesionāls sportists. Nu tad... Manas sacensības pietiek. Vai tad? Jā. Jautājums par tām visticamāk vēl pasaulē lielākajām un galvenajām sacensībām. Es ceru, ka būs daudz ko stāstīt. Tour de France, tavs 7. Tour de France. Un atkal būs tas pats ierastais cilvēks, kas sēž mājās divānā un lasa tikai virsrakstus. Nu, tavs varbūt personīgais sniegums, varbūt pakomentē to un varbūt izstāstīja vispār, kā sākās tūre. Kā tu jūties, dzirdēji Pauls galam, varbūt, kad atdzīvojas tikai pēc 2 nedēļām, kas ir interesanti priekš tādām sacensībām. Pastāst par tūru, vairāk par komandas uzdevumiem, savu sniegumu, sajūtām. Alkstam zināt, kā tev gāja, tīri no tavas skatu punkta. Jā, galvenais komandas uzdevums tātad bija mums cīnīties par uzvarām posmos, kuros ir sprints, jo Milāns loģiski ir viens no ātrākajiem džekiem pasaulē šobrīd. Un līdz ar to, ja mēs uzvarēsim posmus, tad skaidrs bija arī, ka cīnīsimies par zaļo kreklu. Un jā, bija pirmo reizi vēsturē, ka tik tiešām izdevās komandai uzvarēt 2 posmus tūrē, un pirmo reizi vēsturē, ka komandai arī zaļais krekls. Līdz ar to no komandas puses, protams, Tour de France ļoti veiksmīgs. Daudz UCI punkti, kas patīk arī komandai, 2 uzvaras. Jā, nu tā kā labākās sacensības, labākā tūra, kāda mums ir bijusi. Lai arī kopvērtējumā nekas mums neizdevās, jo mūsējais izstājās un tā tālāk. Nav baigi svarīgi tas. Nu jā. Un, bet jā, personīgi, protams, tas nebija mans veiksmīgākais Tour de France. Rezultātu ziņā sāku es tūri ar antibiotikām. Vēl joprojām biju kaut kāda 3. diena uz antibiotikām bija, kad sākām. Līdz ar to nebija tā, ka bija skaidrs, ka es nejutīšos izcili no paša sākuma. Bet tāpēc arī izdevās saudzēt enerģiju, un arī tāpēc, ka mēs esam tajā brīdī, kad mēs nonācām pēdējā pusotrā nedēļā, mēs jau bijām tīri uz sprintiem koncentrējāmies. Kalnu posmos cīnīties par vietu ārpus 20, pilnīgi nekāda jēga nav. Ne tur ir punkti, nekas. Līdz ar to galvenais uzdevums bija palikt ar Milānu un arī viņa līdo džekiem, jo tiem gāja īstenībā dažreiz nereti smagāk kā pašam Džonijam. Un vienu posmu Edvards Tons finišēja tikai mazāk kā 2 minūtes pirms laika limita.
Līdz ar to, jā, tajā dienā, protams, mēs palīdzējām, cik varējām, bet beigās viņam nācās pašam cīnīties. Bet, jā, līdz ar to tas uzdevums bija pavisam cita loma, kāda man nekad nav bijusi stūrē. Bet bija interesanti, jā. Līdz ar to, jā, tās dienas bija daudz vieglākas man, kā parasti viņas ir kalnos. Un līdz ar to tad pēdējā nedēļā, tur, kur nebija kalna, tur varēja tik tiešām kaut ko arī mēģināt. Diemžēl, jā, neizdevās. Protams, nav tā, ka uzreiz kā gribās tā var aizbraukt atrāvienā. Bet, jā, 20. posmā jūtu, ka beidzot sāk ripot. 20. posmā no 21, es saprotu, ja? Varbūt izstāstīt, tiem, kas mazāk sako līdzi vai varbūt pastāst, kā tas ir, kurā brīdī kad jūs jau zinat, kad Milāna būs iet pa zaļo kreklu, kad tas plāns top, kurā brīdī viņš varēja mainīties, vai šajā tūrē bija kaut kāds brīdis, kad sapratāt, kad varbūt ir jāmaina kaut kādas taktikas, un par savu uzdevumu pastāst, varbūt vairāk, plašāk, kāds tev, tu saki, nekad nav tāds bijis, kāds ir bijis tavs uzdevums citus gadus, un varbūt par tavu uzdevumu šogad. No gada sākuma jau komanda izveido plus-mínus plānu, un visiem. Bet galvenais, protams, ir plāns galvenajiem līderiem, un tad ap viņiem veido komandu. Un, protams, līderis tur neaizvietos, bet pārējais braucējs var aizvietot savā ziņā, vismaz daļēji. Un līdz ar to, jā, uz Tour de France bija diezgan laicīgi skaidrs, ka brauc 4 džeki, Jonatans un viņa 3 līdau džeki. Plus Skelmoze, kas beigās krīt un izstājās, bet viņam bija plāns braukt uz kopvērtēm. Tāds bija tā kā tas pirmais plāns, un tad, jā, tie ir 5 cilvēki, kas brauc, un tad pēdējie 3 tiek atlasīti sezonas laikā, vēlāk nākot tuvāk tūrē. Un, jā, tad tas, kas mainījās šogad, noteikti bija tas, ka jā, man vairāk nācās piedalīties līdautos un kalnu posmos, tāpēc, ka mums nebija vienkārši kopvērtējuma līderi, es varēju darīt, ko es gribu. Bet, protams, ja es varu palikt ar komandu, tas viņiem visiem ir labāk, jo jā, viņi var pasaudzēt enerģiju un tā tālāk. Līdz ar to, jā, es labāk paliku ar komandu, jo zināju, ka jebkurā brīdī, ja arī tiešām laika limits sāk ļoti, ļoti spiest, tad es varu aizbraukt ātrāk un finišēt pirms viņiem. Un līdz ar to, jā, tās dienas bija salīdzinoši tādas izturības braucienu dienas, praktiski, kas liekas jocīgi, bet, tā ir. Bet, tas nenozīmē, ka viņas ir vieglas dienas. Tāpat ir 5000 metru, kas jāpārvar kalnos, un tas, protams, nav viegli. Bet salīdzinot ar to, kādas tās dienas parasti man ir, viņas noteikti bija daudz vieglākas. Tāpēc arī uz sacensības beigām bija tas sagrums nebija tik liels, un jā, varēja turpināt braukt. Man varbūt tāds piedod muļķīgs jautājums, ko nozīmē sagurums nav tik liels, ka tev ir bijuši 20 sacentiņu dienas? Tas ir... Es domāju, ka liela daļa, kas ir braukuši 2 dienas pēc kārtas, viņam nākamā dienā jau ir, nezinu, ir sarežģīti uzkāpt uz ričuku. Labi, tu esi profesionāls sportists, protams, bet tā kā no rīta tajā autobusā, labi, 18 dienas esam braukuši, ja? Tā, pa vienkāršo. Nē, sagurums ir, protams, sagurums ir, bet tad, kad sāc kustēties, tad tas ķermenis tomēr atcerās, kas jādara. Un tas lielākais sagurums īstenībā parasti ir otrdienā vai trešdienā pēc tūras, kad tu tiešām apstājies. Un ka tas ķermenis saprot, beidzot var tik tiešām atjaunoties. Jo, jā, rēķinies šito daru jau kopš 15 gadu vecuma. Un tas ir tas, ko es daru dienā, un tas nav tā, ka kaut vai, es nezinu, 5 gadus tu to daru un tu trenējies 6 nedēļā, bet tie ir 20 gadi praktiski. Es saprotu, ka tu minēji, ka par to, vai kas un kā brauks tūri, tu zini kaut kādu brīdi iepriekš, arī tāds nevisai konkrēts jautājums, bet ir kaut kāds tev savs iekšējais mērķis, ir 7 tūris. Esi domājis, cik vēl, cik daudz, cik ilgi? Mērķis ir uzvarēt kādā no tūras posmiem, bet par to, cik vēl tūras brauks, es kaut kad pagājušajā gadā laikam sāku rēķināt, ka 10 laikam es negribu nobraukt. Pareizāk no tik gadiem, cik man karjerā atlikuši, ka 10 visdrīzāk nesanāks, jo es gribu atkal nobraukt kādreiz Giro un gribu atkal kādreiz nobraukt Veltu. Ja es braukšu visu atlikušo karjeru Tour de France, tad varbūt 10 sanāk, jā. Tas jau būtu cienījami, 10 Tour de France. Labi, 7 nav, ja? Tas tad tāds...
Es teiktu, pie 8 jau mēs varētu noņemt tev tavā priekšā cepuru, bet... Tev pat nav cepuru. Es jau īstenībā noņemu, jo dāmas kungi 7 stūrus, tas ir fenomenāli, es teikšu tā. Labi, tūri ir beigusies, zaļais krekls, bildinājums finišā. Kādas svinības pēc tūras vai uzreiz jau pie darbiem? Nu, parasti tas tūras finišs ir diezgan vēls. Mēs finišējām, 7 ar kapekām. Un cevišķi šogad, kad tas finišs bija tāds nedaudz izsvaidīts. Mēs kaut kāds 15 minūtes gaidījām, lai visi komanda tik tiešām ierodas uz to finišu. Un tad nosalām jau bija lietus un nebija vairs tik silts. Līdz ar to bija ātri līdz busam, duša. Un tad mēs sagaidījām, protams, Jonatanu, kad viņš atbrauc no piedestāla. Un tad mums sekoja vizīte ar Trek Travel, jo katru gadu pēc tūras Trek Travel taisa lielu braucienu pēdējās nedēļas laikā. Viņi brauc diezgan daudz kalnus no tiem pašiem tūras kalniem, ko mēs braucam. Un tad Parīzē pēc finiša mēs ejam apmainīties ar stāstiem gan no mūsu puses, gan no viņa puses pāris. Un līdz ar to vakariņas sanāca tikai 10:30 varbūt. Bet, nē, nu īstenībā pēc ātrāk, pirms 10 nedaudz. Jā. Un, tad, protams, atzīmējam gan vakariņās, gan pēc vakariņām nedaudz, bet nākamais rīts bija tāds nedaudz agrs. Atgriežoties varbūt nedaudz pie sacensībām, saprotu, ka šogad tas 21. posms noslēdošais bija nedaudz savādāks kā citus gadus. Pelizēs laukiem tik daudz nebraucāt, varbūt pastāsti šīs izmaiņas, kā ietekmēja. Jā, nu viens no tiem lielākajām izmaiņām bija tas, ka īstenībā pirmo reizi, man liekas, ka es finišēju tūri, ka līs lietas pēdējā posmā. Līdz ar to Parīze, kā jau pilsēta, ir diezgan slīdena, un plus izskatās jau, ka tas bruģis tāds baigi gludenais bruģīts, bet, ja godīgi, viņš ir baigi mētā, un es kaut kādu vienu gadu dabūju normālu skrūvi iekšā ratā, tā ka, nu, tur visādi piedzīvojumi var gadīties. Bet, nu jā, ar tām izmaiņām par to kalnu iekšā 3 reizes, man liekas, diezgan lielu lomu arī spēlēja, tas, ka tās ielas bija tik slīdenes, ir sevišķi īstenībā otrajā pusē, tur bija otrā puse, kalnam bija zem kokiem, kur no kokiem bija sakrituši visādi putekšņi, viss kaut kas, un vienkārši tur bija tā, ka tu brauc taisnēs, vienkārši pakaļais rats slīdi. Līdz ar to bija baigi bīstami, ja godīgi. Bet, nu, protams, pasākums diezgan interesants, es domāju, skatītājiem patika, bet vai viņi vēlreiz atkārtos, es arī nezinu. Man liekas, pirmkārt, loģistiskā ziņā diezgan sarežģīti to pasākumu tādu uztaisīt. Otrkārt, jā, nu, ja tu skaties, ka, ok, teiksim, Pogačārs nebūtu tur bijis vai būtu dabūjis prokolu vai kaut ko, tad visiem vairs neliktos tas pasākums tik lielisks, jo tur mašīnas bija minūtes aiz pirmajiem, jo tur bija tā viss sadalījies, ka it sevišķi, ja viņi nepaņemtu vēl kopvērtējumu laikus, tad tur vispār būtu pilnīgs kašmars. Jau pieskaries man nākamajam jautājumam, tavs varbūt, nu, atkal tāds komentārs, bet nu, tādēļ es atkal izcīnu uzvaru. Un, kā tu redzi, kā braucējs, jo daudz spekulē, ka viņam vismēr Jonas tā cīņa šogad kaut kur varbūt līdz galam izpalika? Jā, Jonasam, diemžēl, bija pāris dienas sākumā, kur viņš zaudēja laiku, un līdz ar to, jā, pēc tam tādējiem, lai arī viņš varēja redzēt, ka viņš tiešām sagurst, tad viņam, nu, tā kā bija pietiekoši liels buferis, ka Jonasam ar vienīgais, ko viņš varēja darīt, bija kaut kāda baigi lielais uzbrukums, kas, protams, nav tik vienkārši. Un līdz ar to, jā, tā cīņa beigās noteikti kopvērtējumā aizpalika, jā. Tev kā sportistam nelikās no malas, kad Pogačaram bija drusku garlaicīgi? Es neredzu no malas. Nu labi, es saprotu. Aizmuguras. Tālas aizmuguras. Ir dienas, kuras nezinu, kas vinnēja. Es finišēju, man nav nejausmas, kāds ir rezultāts. Mēs finišējam 50 minūtes, nē. Mēs finišējam pusstundu aiz uzvarētāju. Man nav nejausmas, kas notiks sacensībās. Jo no pirmajām 30 mēs jau esam aizmugurē.
Jau viss, jā. Nu labi, es sapratu tavu domu, bet vispār tā var būt, ka, nezinu, sportismu no panākumiem paliek garlaicīgi. Nu, paskaties uz Latvijas faniem, kā nevinnē gravelgongu, tā viss prasa, kāpēc nevinnē gravelgongu. Liekas, visu, ko atbrauc, viss jāvinnē. Nē, nu, jā, pierast var pie visa. Nē, nav tik traki, viss tāpat priecājas par to rezultātu un viss ir kārtībā. Jautājumi par tūri varbūt, dārgie draugi, kādam ir, lai... Jā, mums ir veseli 2, mums iedos mikrofonu. Jā, paldies. Tāds jautājums, kā izaudzēt Latvijā Tadeju? Ko vajag darīt? Kalns. Nu jā, man liekas, ka kalni varētu būt laba lieta, ja Latvijai būtu kāds kalns. Bet laikapstākļi arī, man liekas, ziemu bišķi ieberž riteņbraukšanā. Bet, kopumā es nezinu, grūti teikt, jāmeklē talanti. Mums jau tomēr ir pietiekoši daudz spēcīgi latvieši, kas ik pa brīdim uzpelda. Tā ka, jā, es domāju, ka ja riteņbraukšana kā tāds sports arvien vairāk un vairāk tiks atpazīts sabiedrībā, tad jau kādā brīdī, labi, tādēļ varbūt neatradīsim. Tāds ir tikai viens, bet arvien vairāk un vairāk labus braucējus mēs noteikti varam atrast. Kas ir noslēpums Tadeja? Tas ir ģenētika vai kas tas ir treniņš? Es zinātu noslēpumu, es izmantoju. Nē, viņam noteikti ir ļoti labi gēni. Protams, ļoti labi gēni, jo rēķini visi pārējie jau ir ar labiem gēniem un labiem treniņiem un tā tālāk, bet tajā līmenī, tajā brīdī, jā, tur baigi lielās kaut kādas slēptās atslēgas nav, tas ir vienkārši dabas dotība, kas tev ir, ar to strādā. Jo, tā kā treneri un viss pārējais jau var mainās un ceļo pa komandām un tā tālāk, nav tā, ka kādam ir baigi liela atslēga, ko viņi pēkšņi izdomājuši, ka redziet, dzer ļoti daudz zāli, tad lido kalnos. Kādreiz arī vīnu viņi uz iznesumiem taisīja vaļā un dzēra, jā. Tā bija. Mums ir vēl viens jautājums, jā. Sociālajos tīklos bija publicēts video, kā tu pirms starta Jonasam uz stūta savu uzlīmēji. Un man bija jautājums, vai tu zini, kas notika ar to uzlīmē? Cik ilgi viņi tur palika? Jā, tās uzlīmes es īstenībā līmēju gandrīz uz katru startu kādam. Dažreiz viņas neizdzīvoja ilgi, dažreiz izdzīvoja ilgi, bet jā, tās uzlīmes ir tā, ka cilvēki var arī salīmēt uz savām stutēm. Bet man ir vēl tā, ka droši ņemiet. Īstenībā izdzīvoja visu posmu. Jonas vēl man piebrauc posmu laikā un teica, ka baigi labi šodien kaķi. Kaķi viņš neteica. Bet, jā, viņš baigi iesmējās par to. Viņš teica, ka nākamajā dienā viņu satika, es viņam teicu, kur ir uzlīme. Viņš teica, jā, es mehiem pateicu, lai viņi atstāja, bet viņi noplēs nost. Tā, ka viņš izdzīvoja visu posmu. Un pēc tam es īstenībā redzēju arī bildi, kur bija ielikta bildi, kur viņa ričuku mazgā un vēl tā uzlīme ir. Bet redz, ka pēc tam noplīsa. Bet jā, bija vēl viens smieklīgs stāsts, kur es uzlīmēju vienam kanādietim. Un kādas 3 stundas izdzīvoja, un tad viņš ieraudzīja. Un tad viņš lamājoties plēsa nost. Un kā viņš nometa, tā viņš iemeta vienam komandas biedram priekšējā ratā, un viņi vienkārši šitā te griezās. Un viņam nācās stāties, lai noņemtu. Bet tā, ja es arī salīmēju uz visādām mašīnām ik pa brīdim, kaut kādiem močiem, busiem komandu, visu kaut kur, kur vien varēja tur salīmēt. Uz Eifeļtoni, nē. Es īstenībā pat nebija tik tuvu, lai uzlīmētu. Ir uzdevums. Augšā uzlīmēt. Man vēl ir. Jā, mums vēl jautājumi. Ļoti labs jautājums. Vai tu par savu lomu kā suporta braucējs Džonijam zināji jau pirms tūras, un tas, ka tu neiesi atrāvienos, vai tas bija saistīts varbūt ar tavu veselības stāvokli? Tu pats teici, antibiotikas dzēri pēdējās dienās. Kā tur bija?
Nē, braukt atvērējienos man iespējas bija, bet jā, tīri tāpēc, ka ceļš tās pirmās 10 dienas tiešām nejūtos pašā top līmenī. Zināju, es arī aizbraukšu atrāvienā, kā es īstenībā arī aizbraucu kaut kādā vienā posmā, kur es galīgi nebiju plānojis atrāvienā. Tad bija skaidrs, ka es nevarēšu cīnīties par uzvaru. Bet, jā, teiksim, Van Two posmā es aizbraucu atrāvienā tādā dienā, kur man bija nevis kombinzons uzvilkts, bet pats plānākais krekls, kas mums ir, kas ir visvairāk kratās un plīvo vējā, pārestie šorti, nu, tā kā pilnīgi neplānots. Bet, jā, dažreiz tā, ka gribās, tad neizdodas, un tā, ka negribās, tad izdodas. Jā, mums vēl. Man būs 2 jautājumi vienlaicīgi. Pirmais jautājums, ja es nemaldos, pirms tūres pēdējā posma, tu biji Instagramā ielicis, ka fani droši var tev sagaidīt finišā ar gluten-free aliņu. Tad pirmais jautājums, vai kāds arī ar viņu sagaidīja, un otrs jautājums, vai tu proti viņu attaisīja tikpat stilīgi, kā Kris Nēlens to izdarīja finišā? Man izdevās apmainīties, jā. Viens lielisks fans atnesa man aliņus un apmaiņā dabūja manu kraklu ar numuriem. Bet, jā, es neesmu mēģinājis. Mums ir citas kalotkas, es varu visu kaut kā citādāk attaisīt, bet ar Shimano kalotkām es noteikti arī varu attaisīt, jā. Rāmi. Es varu arī papīru attaisīt. Ļoti talantīgs sportists. Vēl par sociāliem runājot, mums ir vēl jautājumi, jā. Turpinot par Neilandu, vai viņš atgrieza to kameru, ko paņēma Ventru? Jā, atgriez. Jā, nu tā nebija manējā. Tā kā ik pa brīdi arī Ventru posmas. Mēs abi trāpam atrāvienā. Es pat neredzēju, ka man tā kamera ir. Vienīgais mirklis, kas ieraudzīja, ka man tā kamera ir, kas ir atkal, protams, tu vari tā kā nedaudz, ja tu tiešām plāno uz kaut kādu dienu, kur tu ej uz rezultātu, tu vari sarunāt, ka to kameru neuzliek. Bet viņi vienkārši tās kameras liek ik pa brīdim šim tam kaut kam. Un jā, es pat nebiju ievērojis līdz Neons viņu izvilka ārā. Ok, jā, tad jautājums par tiem sociāliem. Vispār daudz redzēju, ka pats reposto, kad daudz fani bija no Latvijas. Nu, tā sajūta bija tāda, ka tur gandrīz katrā posmā tu varēja redzēt karogus un dzirdēt savu vārdu kaut kur no malas saucam. Kā tas ir? Jā, gan sākumā, gan beigās bija. Pa vidu varbūt bišķi nebija tik daudz, bet Pirenejos parasti trūkst, bet Alpos un sākumā arī, tāpēc, ka sākumā tuvu Beļģijai. Bija cilvēki no Beļģijas, arī šodien ir kāds vēl, kas, nu vai vismaz braucienā bija viens no mūsu atbalstītājiem, bet jā, baigi forši. Bija, man liekas, viena diena, kur kaut kādas 4 latviešu grupas bija un lieliem karogiem stāvēja. Jā, bija baigi forši. Katru gadu tāds sajūta, ka ar vien vairāk un vairāk brauc, tā kā par to prieks. Jo viņam jau sanāk, jūs diezgan ilgi gaidīt. Viņi ir vēl pirms gandrīz pirms jūsu starta, vai ne? Un tad ir patīkami, kad... Jā, protams, nē, nu, rītimbraukšana, lai arī pa brīvu, tad jāpagaida ir vienmēr. Kaut kāda cena ir jāmaksā. Vēl jautājumi par tūri varbūt? Jā, ir jautājums. Mums kaut kur bija mikrofons, ja tas ir mikrofons. Kāpēc mikrofons? Jā, starp citu, mums ir arī cilvēki, kas tiešēdē skatās mūs, tā kā tu vari pamāt kamerā. Tā tu saki, ka ir. Kristap, ir kāds? Kaut kāda ir, jā, kaut tā kā var pamāt, un tāpēc mums vajag arī mikrofona jautājumi. Jā, man jautājums, Jasper Philipsen izstāšanās, vai tas kaut kā mainīja komandas plāns attiecībā uz Jonathan Milletna zaļo kreklu? Nē, nu plānus nemainīja, bet noteikti tas bija viens no lielākajiem konkurentiem uz to. Noteikti viņš jau bija vienu posmu minējis, un viņš bija diezgan daudz punktus mums priekšā, tīri tāpēc, ka tajā posmā mēs, kur viņš vinēja pirmo posmu? Labvakar. Un viens pret vienu. Aidā. Jā, un viņš tajā, nu tā kā pirmajā posmā, ko viņš vinēja, viņš, jā, iekrāja 50 punktus un mums bija 0. Līdz ar to, jā, tas, ka viņš izstājās, protams, mums atviegloja situāciju. Un vēl jautājums, bildnējums un pašās beigās, tas bija kaut kas tāds, ko komanda jau iepriekš zināja, vai tas bija pie kaut kādiem iepriekšējiem nosacījumiem, kas vienam izdosies vai neizdosies beigās, vai kāds nosacījumi viņam bija jābūt tur, viņam bija jātiek līdz finišam, bet, nē, nu, man liekas, ka zināja varbūt tikai 2-3 cilvēki.
Bez viņa, protams, un viņa māmas. Ok, ceru, ka mums... Jā, mums ir jautājums. TV ekranos varēja vērot, ka pirms finišam no malas izskatījās, ka konkurentu komandas ļoti centās izjaukt jūsu vilcienu. Ņemot vērā, ka jums ir spēcīgākais sprinters, vai jums tas pašiem arī bija jūtams? Varbūt ne gluži izjaukt, bet jā, it sevišķi šogad bija ļoti daudz sprinti, kas bija baigā haosā. Un līdz ar to jā, bija diezgan parasti. Pārsvarā ir nedaudz vieglāk turēties visiem kopā. Šogad tas noteikti bija citā līmenī, bija sarežģītāk, kā tas ir parasti. Bet jā, bija skaidrs tas, ka arī bieži vien jā, bija teiksim, tas viens posms, kur Matthew ar komandas biedru bija projām. Matthew Van Der Poels ar komandas biedru bija projām. Reāli neviens mums praktiski nepalīdzēja diezgan ilgi viņus ķert, un līdz ar to tāpēc arī bija tāda situācija, ka beigās praktiski tikai knapi noķēra. Jo visas komandas zināja, ka reāli pret Johnny viņiem ir diezgan grūti cīnīties. Tajā dienā vinēja Merlie. Viņš arī jā, ļoti ātrs, ļoti labs. Tajā brīdī viņiem vēl bija, man liekas, Remco komandā, līdz ar to viņiem, protams, nebija galvenais uzdevums tikai sprinti. Bet jā, bija, tā kā, bija diezgan vairākas situācijas, kur tik tiešām, jā, sprinter komandas, kaut vai Neilanda komanda, kam, es negribu neko baigi slikti teikt, bet, viņi atveda Pascal Ackermann sprinteru un reāli viņš piedalījās, man liekas, vienā sprintā, jo, tā kā, viņi tik tiešām nevarēja saorganizēties un nevarēja. Viņi nereiz nepalīdzēja mums aizvest kārtīgi līdz sprintam, normālu sprintu. Un tā diena bija viena no tām, kur reāli vajadzēja palīdzību. Jā, Beata mums palīdzēs vēl ar jautājumu. Kamēr tu nes, varbūt man tas jautājums tāds, tev ir liela pieredze, 7 gadi, kas ir atzīstams un cepuri noņemams notikums. Jā. Kā tas var būt komandai, kas brauc uz tūru, viņi zina, ka tur brauks, un ka viņiem, kas var noiet greizi, ka neizdodas viņu galveno sprinteru, tā kā tu saki, vienu reizi aizvest līdz finišam. Kam ir jānotiek, lai šāda līmeņa komanda viņai, teiksim tā, neizdotos galvenie uzdevumi? Var nesanākt, varbūt, bet ja tu saki vienu reizi tikai? Nē, labi, varbūt bija vēl kaut kāda reize, bet, reāli bija viena. Slikts plānojums. Viņi vienkārši, reāli, es nezinu viņa rezultāts un varbūt kļūdos, bet paskatoties atpakaļ, man liekas, viņš vienkārši nebija gatavs. Un viņi paņēma vienkārši, viņiem plāns vienkārši bija nepareizs un viņiem nevajadzēja viņu vest uz Tour de France. Jautājums, ņemot vērā Pedersena izcilo sezonas sākumu, tie it kā teica, ka sezonas sākumā tiek salikts kalendārs, bet nebija komandā kaut kādi jautājumi, kad varbūt tomēr Pedersens sūtīts tūri, jo, kā redzams citās komandās, tad, piemēram, Van Aerts, viņš startē gan Giro, gan tūrē. Tā kā, jā. Nebija. Pagaidi veltu. Labi, mums veltā būs Pedersens. Nav baigais. Tur nav, kā. Pirmkārt jau paskatoties uz trasu un paskatoties uz iespējām, komanda izlēma sezonas sākumā, kurš gatavojas kam. Un braukt Giro tūru nav tik viegli. Cevišķi, kad tu cīnies tik tiešām katru dienu un tā tālāk. Es nezinu, cik daudz braucēji to izdarīja, bet tas noteikti nav liels skaits. Un jā, Jonatans pierādīja, ka bija vērts viņu vest. Gribētu izsaukt policiju izsaukt. Nē, jautājums ir, cik bieži tu maini apmet kažoku otrādi? Es redzēju, tev bija ebreju formula uzvilkt tikai baltā krāsā. Tas tā kā mans vilciens bija vai? Tas nebija otrādi. Viņi vienkārši, jā, tas bija krākli. Nē, mums vienkārši tajā dienā arī when to finish. Mūsēji finiša busiņš, finiša mašīna nepaspējas finišu. Mums vienkārši nebija jaks, neviens nebija augšā. Un līdz ar to tur bija, es nezinu, kaut 20 pār kilometri jābrauc lejā. Un, lai nenosaltu, lai arī silts ārā, bet salsvīts UTT, tad es atradu draugus, no kuriem var aizņemties jaku. Tagad tev ir jauna jaka, vai tu tomēr... Nē, es atdevu.
ar to jaku, ja godīgi, šobrīd nav tā, ka pa Franciju baigi forši braukāt, man liekas. Jā, mums ir vēl jautājumi par tūri. Viņiem vispār, tā kā tai komandai visu laiku policijas eskorts. Visu laiku. Sveiks, Tom Kaspars no Adažiem, sveiciens no Novadniekiem. Cernikavā vislabākie sportisti, vislabākie ārsti dzīvo, sporta ārsti, protams. Man negluži jautājums par tūri, bet saistībā. Pēdējos gados ļoti daudz lasu un ļoti daudz klausos un dzirdu, kad ir milzīga nozīme ēšanai, milzīga nozīme ogļhidrātiem, pārtikai. Un šajā sakarā tev kā kartupeļu cienītājiem es gribēju paprasīt, kurā reģionā ir vislabākie kartupeļi, kur tu ieteiktu aizbraukt, tā kā ir tāds vīnu tūris, kur aizbrauc vīnu izgaršot, tad aizbraukt pagaršot kartupeli. Nē, es bijis, bet gan jau uz Peru jābrauc. Tur jau kartupeļu nācija tāda pat kā te. Bet, nezinu kā atbildēt šo. Bet īstenībā Latvijā arī ir, mums ir viens liels kartupeļmeistars, kas braukā apkārt un visādi šķirnes audzē, tā ka es domāju, ka Latvijā tur atrast visiem lietošanas veidiem kartupeļus. Tad man liekas, ka Latvijā tu nevar sūdzēties par kartupeļu kvalitāti. Spānijā cits jautājums. Jā, man īstenībā tagad aizrunājamies par ogļhidrātiem visādiem jautājumiem. Mūžu, kad diena mēs Latvijā kā amatieri brīnamies par taviem datiem. Man jautājums, ko tev Vūps saka par tūri, ka viņš redz, ka tu sporto dēļ tava zemā pulsa, vai viņš domā, ka tu vienkārši atpūties? Tūrē man Vūps nebija, bet viņš, protams, saprot, ka pulss ir zem 40, ka tas nav parasts mirstīgais cilvēks, jā. Šeit Rīgā viss notiek. Es saprotu, ka mēs par tūri būsim visi izrunājuši. Nē, mums Matīsam ir jautājums. Padosim tūlīt mikrofonu. Jo tie dati ir, man liekas, fenomenāli. Jā, no rīta visu nepaspēju. Droši. Man jautājums, vai finišai tūri ir sasniegums? Es pats tikko aizdomājos, jo redzu Evenpuls, Vanderpuls un tā tālāk. Ir top džeki, es to neizdaru līdz galam, bet tu vienmēr esi finišējis. Palaboju, ja es kļūdos, man šķiet vienmēr. Vai ne, es sasniedzu Elizējas laukus, vai tur Covid laikā kaut ko citu. Un pagājuši gadu arī bija finišs citur, bet tomēr, pastāst, tas nav tik vienkārši, vai ne, jo top džeki arī ne visu to izdara. Jā, man šobrīd ir 9 Grand Tūras, 7 tūras un visas pabeigtas. Tas, protams, ir... Tā ir laba statistika katrā ziņā. Protams, pret statistikas nebrauc, bet katrā ziņā tīri tikt līdz finišam Parīzē, es domāju, neatkarīgi no tā, kā tā tūra ir gājusi, vienmēr gandrījums. Jo ir tik daudz lietas, kas tevi var izslēgt no sacensībām, tāpat kā man sākumā bija slimība un tā tālāk. Kritieni vispārējais un tik daudz, kas ir, ko tu nevar kontrolēt. Un tev vienmēr būs kaut kādi brīži, kas, tik tiešām nav viegli, kuriem jācīnās cauri un tā tālāk. Un, tikt līdz Parīzē noteikti ir sasniegums. Nav tā, ka tas ir, kā redz, katru gadu ir cilvēki, kas izstājas un dažus gadus vairāk, dažus gadus mazāk. Un tas nav tikai kritienu dēļ, tas ir arī ātruma dēļ un tā tālāk. Starp citu, ieminies pats par ātrumu. Es sapratu, ka šogad vēsturiski ātrākais posms. Jā, ātrākais Tour de France, jā. Kāpēc? Tehnika... Paveiš. Viss ceļi paveiš. Bija daudz. Labi, ir vēl rokas, tūre, jautājumi. Paprasiet tagad, jo Tomam rīt pietos lidmašīnu. Kāpēc tu vēl to neesi izdarījis? Tāds ir jautājums. Jā, piedošana, laikam, mikrofons strādā. Par Pogačaru arī interesanti. Pēdējā posmā viņš tomēr iet uz uzvaru, tur daudz ķer galvu, ko viņš dara, kāpēc. Nobrauc vienkārši līdz galam un viss kārtībā. Nē, viņš iet līdz galam, viņš ir vienkārši čuģiks vai kas tas ir pa zvēru? Viņam sacensības patīk. Viņam patīk, un
Viņš arī pagājušajā gadā 6 posmus vinnēja, tomēr bija posmi, kur viņš mierīgi varēja ļaut atrāvienam vinnēt vai kaut ko, bet jā, ja viņš jūt, ka viņš var vinnēt, viņš grib vinnēt. Un, protams, neviens nevar to pārmest, kad tev ir iespēja un kas to lai zina, vai nākamgad būs. Jā, sports neprognozējams, un kaut kādā vienā brīdī jau pienāks nākamais čuģiks, kā saka, un tad tādējiem nebūs vairs tik viegli. Līdz ar to jāņem visas iespējas, kas ir. Man vēl viens jautājums. Skaidrs, Tadejs uzvarēja, viņš ir labākais, bet vai ir pelotonā parasti kaut kāds braucējs, kur visi uzskata, ka šitas ir baigais nazis šajā tūrē bijis, kaut gan viņš tur necīnās varbūt par kopērtējumu. Un, ja tā ir, tad kurš šogad braucējiem likās top džeks? Es domāju, ka daudz pārsteidz Lipovits, kas beigās finišēja trešais. Jā, tomēr diezgan iespējīgs rezultāts. Ir sevišķi tāpēc, ka jā, viens no viņa pirmajiem startiem lielajās tūrēs. Lielas paldies! Un jā, viņš par vispār rūpējas. Uzticama persona. Pareizo krākli izvēlējies, viss notiek. Bet tā, ja godīgi, jāpatina filmu atpakaļ. Bet šobrīd neviens cits baigais pārsteigums nav lec ārā. Es vēl padomāšu, ja es iedomāšos, tad padošu ziņu. Man vēl bija jautājums. Jā. Jā, es gribēju pajautāt, par tādu praktisko pusi, varbūt Tour de France ir īpašas sacensības, tur varbūt tu zini laicīgāk, kad tev jāierodās un tīri praktiskā nokļūšana uz tūri, bet, teiksim, tas, kas man varbūt interesē, bieži vien ir kaut kādas sacensības, kur tev izsauc uz sacensību, kā tas praktiski notiek, cik dienas iepriekš tev jāierodās, vai tu pats organizēji savus lidojumus, vai tu ņem savu velosipēdu līdzi, vai tu tur plānos treniņu iepriekš, vai tu drīzāk ierodies, nezinu, tā kā mēs tur uz vietoju LVM, un tur mēs, protams, mums katrs posms ir liels notikums, mēs tur plānojam, bet, kā tas notiek tādā profesionālajā vidē? Mums komandā ir 3 personas, kas atbild par loģistiku. Un viņas atbild par loģistiku ričukiem, visiem braucējiem, apkalpē, visam. Un viņas ir tās, kas, jā, šobrīd tās ir 3 dāmas, kas arī rezervē biļetes. Un, teiksim, jā, atkarīgs, protams, ir sacensības un situācijas visādas. Bet uz pasaules tūras sacensībām parasti mēs ierodamies 2 dienas iepriekš. Lai tā viena diena pirms sacensībām tu esi uz vietas, pārējām sacensībām parasti ierodās tajā pašā dienā, dienu iepriekš, ne tajā pašā dienā. Dienu iepriekš no rīta izbrauc treniņu pēcpusdienā, nākamajā dienā starts. Visas riteņas, visu ekipējumu, visu vadā apkārt komanda. Mums mājās ir ričuki, kas paliek mājās visu caur gadu. Tad kaut kādos brīžos nometnēs vai kur viņus nomaina. Kopā uz vienu braucēju ir gan jau kādi 10 riteņi, ar visiem individuālā brauciena riteņiem un visu. Jā, ko es vēl neatbildēju, kas vēl tur bija tev jautājumā? Plus mīnus. Cik laicīgi? Jā, gadās, ka tev piezvana 2 dienas iepriekš. Gadās, ka tu zini, teiksim, es par nākamajām manām sacensībām, teiksim, es zināju jau īstenībā baigi laicīgi. Īstenībā mans kalendārs ir tāds pats, kā viņš bija sezonas sākumā. Man pagaidām kalendārs vispār nav mainījies. Bet man ir, protams, luksus pozīcija šādā ziņā bieži vien. Bet ir braucēji, kas, jā, atkarīgs no tavas lomas komandā. Ir braucēji arī, kam mainās tas kalendārs īstenībā diezgan bieži. Ar visādām traumām, kas jāizvieto. Un tad var gadīties, jā, ka tev, es nezinu, kaut vai tajā pašā nedēļā pasaka, ok, tev nākamā nedēļa būs varbūt uz turieni jābrauc, varbūt uz turieni jābrauc. Kurā dienā arī īsti varētu nezināt. Bet, teiksim, jā, par savām nākamajām sacensībām, kas ir nākamā nedēļa trešdien sākas Beļģijā, zināju es ļoti laicīgi, biļeti es vēl nesaņēmis. Bet es zinu, kurš lidojums. Šodien uzzināju, kurš lidojums ir man pirmdienā.
Ok, mums ir jautājums viens no noslēdzošiem par tūri šeit Facebookā. Redz, ka cilvēks skatās, kā izskatās Tour de France brokastis un vakariņas. Ir paplašinājums, kā tas izskatās gramos, ogļhidrātu olbaltumvienas tauki, bet jautājums tāds, jā, kā tas izskatās. Man mamma to raksta. Viņi grib būt droši, ka tu esi labi paēdis. Jā, tas arī, protams, atkarīgs ļoti no dienas. Vieglākas dienas, smagākas dienas, bet, teiksim, tās lielās dienas tev piedāvā dzērienu. Jā. Tās lielās dienas, teiksim, tās pārsvarā ir rīsi brokastīs manā gadījumā, tāpēc, ka tie ir ogļhidrāti, kas ir mazā iepakojumā, bet, teiksim, auzās ir varbūt nedaudz pārāk daudz šķiedrvielas, kuras, kamēr sagramājas un tā tālāk, līdz ar to ir bieži vien rīsi, omlete, un tad varbūt kaut kas vēl klāt, maize ar kaut ko, bet tas pārsvarā ir ap, varbūt 200 gramiem ogļhidrāti, ja kādam tas kaut ko izsaka. Tie ir kaut kādi 400, parasti tie ir 400-450 gramu rīsi tādās lielās tiešām dienās, kas ir kārtīgi kaudzīti. Pēc sacensībām tie ir parasti 350 gramu rīsu, arī ar atjaunošanās dzērienu, kas ir tie proteīns, plus kaut kāds proteīns, tā varētu būt atkal omlete, bet parasti es to neēdu, vai kāda vista, vai kāds zivs, vai kaut vai jogurts ar tiem rīsiem. Un vakariņās arī rīsi. Nē, labi, nav tik traģiski. Bet, es īstenībā nesen sāku arvien vairāk ēst bezglutēna pastu. Sevišķi vakariņās nomainot tos rīsus. Bet, lielajās dienās praktiski ar to rīsu daudzumu baigi proteīnu papildus nemaz nevajag uzņemt, jo rīsos, protams, arī kaut kāds daudzums proteīnu un tas kaloriju daudzums, ja tev ir 450 gramu brokastīs, 300 ar kapekām, 400 pusdienās un tad vēl 400 vakariņās, tu uzņem diezgan daudz kalorijas un diezgan daudz proteīna un līdz ar to beigās viss sakrājās. Labi, domājams, ka par tūri būsim noslēguši, gribu ķerties pie nākamā topika. Sākšu ar to, ka pateicoties šiem taviem diviem rezultātiem, tev bija viskaistākā forma visā pelotonā. Jāsaka gan tā, viņi būtu skaistāki, ja viņi būtu kādā citā krāsā, bet sapratāt domu, bet pati skaistākā forma tev visā pelotonā, Latvijas čempiona titulu gan individuālajā braucienā. Aizver muti un dzer. Un arī grupas braucienā. Sāksim ar individuālo braucienu. Pastāsti dienu, rezultāts fantastisks, saprotu arī kompāniju uz piedestālu gana, teiksim tā, varbūt pat negaidīta. Īstenībā nedaudz negaidīta, jā. Tas, ka Belohoščiks juniors bija tur, tas bija patīkams pārsteigums, jo viņam tiešām, ripoja labi. Latvijas čempionāts, ja godīgi, vienmēr ir nedaudz loģistikas galvas sāps, jo tās loģistikas dāmas man nepalīdz. Man viss jādara pašam. Jālido ar 2 ričukiem, rezervas ratiem, par laimi man ir šī personāža, kas palīdz no tepat velo profa draugiem, jo viņi man īstenībā ļoti daudz palīdz. Bet tas vienmēr ir galvasāps, tās vienmēr ir plānošana un tā tālāk. Bet, protams, ir sevišķi, kad Latvijas čempionāts, Baltijas čempionāts notiek Latvijā, tik tuvu mājām, grēks neatbraukt. Un, individuālajā braucienā ripoja ļoti, ļoti labi. Protams, ir sevišķi, ka tas individuālais brauciens ir pietiekoši īss, visādi pārsteigumi var gadīties. Es jūtos labi arī tūrēs. Vienu individuālo braucienu pamēģināju raiti braukt, lai saprastu, kādas ir sajūtas, kā ripo. Vai tūrē, vai Daufinē? Daufinē, laikam. Tūrē es neatceros. Vienalga. Bet bija iepriekš iemēģinājis kāju un saprata, ka būs ok. Tad, protams, biķenieki nedaudz slapji arī bija, kas bija interesanti. Bija arī cilvēki, kas nedaudz sadraudzējās ar asfaltu pārāk tuvu. Es arī īstenībā jūtu pirmajā aplī, ka tiešām slīdēja, bet
jā, bija noteikti priecīgs par rezultātu katrā ziņā. Jo, nu, protams, es uz Latvijas čempionātu, protams, braucu arī sevišķi uz grupas braucienu, tik tiešām ar domu. Uz grupas braucienu es vairāk braucu ar domu, sevišķi, kad tas notiek Latvijā, atrādīties cilvēkiem, būt, jo tomēr, jā, netik bieži sanāk piedalīties sacensībās Latvijā. Uz individuālā braucienu es braucu vinnēt. Ja es nebrauktu individuālā braucienu, tad tad es vienkārši gatavotos grupai un visu. Bet individuālais brauciens ir kaut kas tāds, ko es varu kontrolēt, un es stājoties uz starta, es varu aptuveni zināt, vai es varu vinnēt vai nē. Un, ja zinātu, ka es nevaru vinnēt, es visdrīzāk nepiedalītos. Tās būtu vienkārši vairāk dienas, ko es varu pavadīt mājās. Atšķirībā no gravel weekend, kur es varu arī vienkārši piedalīties, lai piedalītos, nevis tikai vinnēt. Un grupa, protams, vienmēr gribās vinnēt, bet, ja godīgi, es piecēlos tajā dienā jau ar sajūtām, kas nebija pārāk labas, par laimi starts bija tikai vienos. Es, man liekas, kāds 20 reizes mērīju temperatūru, jo likās, ka, jā, nestartēšu, bet tad es nolēmu, ka esam atbraukuši, cilvēki gaida, startēšu, un, jā, pēc 10 kilometriem mēs bijām tikai 3 latvieši pirmajā grupā, un tad es sapratu, nu labi, tagad man jābrauc līdz finišam, lai vismaz medaļu dabūtu, un tad vienā brīdī es gribēju nodrošināt, ka tā vismaz ir, tas krakls ir starp manu un Kristu, tad mēs atbrīvojāmies no Belhoščika junioru, kas bija ļoti spēcīgs tajā dienā, bet par laimi mums izdevās no viņa atbrīvoties. Un, ar kādiem paņēmieniem? Nu, kārtīgi pātrinājām kalniņā pavējā. Jā, tad bija skaidrs, ka vai nu es vai nu Krists to kraklu aizvedīs uz Tour de France. Un par to bija liels prieks. Un tas bija 50 km pagājuši. Nē, nu labi, bija vairāk. 50 km bija baigi smieklīgi īstenībā, jo tad, kad pēc 50 km, kad mēs tā grupa, kas mēs bijām priekšā, braucām kopā, es pie lietuviešu piebraucu un viņi apsveic ar čempionu titulu, jo lietuviešu tur vairs nebija. Bija, man liekas, tikai 3 vai 4 gauņi palikuši arī. Bet, nu, jā, katrā ziņā, jā, iebraucot Cēsu pilsētā, bija skaidrs, ka tā trasa vairs nav tik smaga, lai tās vietas izspēlētu. Bija tikai viens lietuvietis, 2 igauņi un 2 mēs. Un tā bija skaidrs, ka tā cīņa, protams, būs vairāk starp mani un Kristu, jo tas viens igauns bija ļoti, ļoti saguris katrā ziņā. Un, jā, tad visi skatījās uz mums, nu, mani, jā, arī. Jā, tad es pāris reizes nācās pamocīties, bet izdevās, jā, turpat pie finiša līnijas, man liekas, pirms pēdējā apļa, izveidot to pārsvaru, un tad, protams, kad tas pārsvaru ir izveidots, un, jā, kad parādās tā spraudziņa, un arī tam aizmugurējiem ir jāķer kaut kāds vējš, tad to spraudziņu var palielināt. Un izcīnīt Latvijas čempionu un arī Baltijas. Aplaudējam Tomam, mūsu Latvijas. Kas notiek tavā galvā, kad tu brauc tajā Cēsu kalnā? Jo tad, kad es tur braucu, tas parasti sebiņam finišu, man galvā ir vienkārši asinis, un mutē, un viss ir slikti. Bet tu brauc augšā pēc čempionu krekla. Kas notiek, emocijas? Es saprotu, ka ģimene tev sagaida finišā, nu tas ir tāds. Nē, nu, protams, liels gandarījums par dienu, bet arī savā ziņā es zināju, ka es esmu tomēr kārtīgi iesīts, un tāpēc, ka es no rīta jau nejūtos labi, es īstenībā satraucos par nākamo dienu, kā es piecelšos. Tīri vai nebūs veselība sliktāk, jo Tour de France sākās tikai pēc 5-6 dienām. Bet, nu jā, protams, liels prieks, it sevišķi tāpēc, ka jā, visa ģimene atbraukusi. Un, jā, forši sajūta, ka vēl vienu gadu vismaz būs man krakls mugurā, jā. Nu, ļoti labi, ļoti labi. Tu saki, tad 5 dienas bija palikuši līdz stūrē, tā tad viss nebeidzās labi, ja tu dzēri antibiotikas, ja? Tad nebija. Par čempionātu mums jautājumi no publikas ir. Matīs ļoti labi. Varbūt tu, Beata, atstāji viņam to mikrofonu.
Mums diktafonu uzlikt varbūt, ne? Jā, Toma, tu jau no Belhoščika pieminēji, labi iespēju viņš ir atstājis, vismaz mana. Cik liels viņš būs palīgs? Es saprotu, pasaules čempionātā viņš visticamāk brauks. Pagājušajā gadā Aleksis Krasts bija, tagad Belhoščiks, varētu būt labs palīgs. Kā tev šķiet? Jā, Kristians braukā, cīnās. Protams, viņam ar tas ceļš nav viegls, līdzīgi kā daudziem mums. Tomēr, jā, gan man, gan Kristam, gan Emīlam tā karjera nav tāda taisnīga uz augšu bijusi. Mēs visi esam izgājuši cauri saviem mežiem, lai nonāktu tur, kur mēs esam. Bet par to liels prieks, ka viņam tā uzņēmība ir, ka viņš cīnās par to pasaules čempionātu. Grūti spriest. Skaidrs, ka līdz distances beigām, labi, neskaidrs. Cerams, ka nē, bet es pieņemu, mana prognoze būtu, ka distances sākumā viņš būs diezgan labs palīgs, bet līdzīgi kā arī Cīrihē, protams, tev vajag palīgs gan sākumā, gan beigās. Ne pašās beigās gluži, bet galvenais, jā, protams, sākumā distances vidū, un es domāju, ka tur arī viņš spēs palīdzēt. Viņš ir pietiekoši, jā, spēcīgs, tāpat kā Latvijas čempionātā. Es domāju, ka, jā, būs labs palīgs katrā ziņā. Jā, bija kaut kāda viena situācija, kur es domāju, ok, tagad mēs no viņa atbrīvosimies, bija Sānvējš, un es domāju, ok, mēs tagad kārtīgi iemaucām, viņš nebūs, un es paskatījos, un viņš bija. Tad es sapratu, ok, nav tik viegli. Jūs tagad saki mēs, jūs tagad ar Kristu kaut kā klausies? Nē, tajā brīdī nebija mēs. Labi, tajā brīdī bija mēs tādā ziņā, ka gan Igaunis, gan Lietuvietis, gan es, gan Kristus. Tas nebija tā, mēs divi pret viņu. Tas bija vienkārši tā, ka mēs bijām kaut kādi 6, kas bija motivēti to grupu sadalīt mazāku. Mēs tā kā gājām maiņās Sanvējā un viņus neredzēju, bet tad, kad es paskatījos atpakaļ, viņš tur vēl bija. Tas jāsaka tā patīkams pārsteigums un ceram, tā kā Matīs saka, ka būs palīgs un kā tu saki, palīgs vismaz sākumā. Varbūt ieskicē vēl kādus tādus highlights no šīs sezonas sākuma, kas ir palikuši atmiņās. Redzējām Stradi šogad, varbūt cits rezultāts. Arī varbūt gribētu nav komentāru par to, ko nozīmē, ka, nezinu, atkal cilvēks no citas planētas Pogačars viņš noveļās, bet tāpat. Tad kaut kādi, jā, vēl highlight no tavas sezonas. Es jau arī, kad otrais bijis novēlos. Vēl arī čukmainī. Bet labi. Nē, strādāja īstenībā bija tā, ka mums komandai baigi nepaveicās, jo 3 džeki nolikās vienā, man liekas, kritienā tieši. Vai 2 džeki un pēc tam vēl viens. Un pēc tam es mainīju riteni tajā brīdī, kas ir viens no sliktākajiem. Līdz ar to galveno sektoru, kur Pogačārs arī aizbraucis pagājušajā gadā viens pats, es sāku ārpus 50. Stabili. Un reāli gonga bija beigusies. Bet tāpēc, ka tā ir strāde, tāpēc, ka tās ir sacensības, kas man patīk, un tā ir viena diena, un es zināju, ka nākamajā dienā tāpat ir atpūta, tad bija ok, neatkarīgi no tā, kur mēs esam, mēs cīnāmies līdz galam. Un mēs atradām vēl pāris motivētus tādus kadrus kā es. Un īstenībā mēs baigi daudz grupām aizbraucām, un beigās es finišēju nedaudz ārpus 10. Un, ja godīgi, tajā brīdī, kad mēs piebraucām pie Santa Marijas sektora, es domāju, ka neviens no komandas nebūtu līdzis likmes, ka mēs pat būsim 20. Līdz ar to, beigās tā sliktā diena bija ok, jo, protams, mēs iebraucām ar ar ļoti labiem braucējiem, kas tiešām varēja cīnīties par piedestālu arī šogad. Ne tikai es, bet arī citi. Es varbūt atgriezīšos nedaudz atpakaļ, aizmirsu pajautāt, ko komanda saka par tavu kā čempionu titulu. Viņi, protams, ir priecīgi, bet ir kaut kāds mērķis tev vai komandas biedriem, kad viņi gribētu, lai tu startē, vai tas ir tīri uz tavu, kā saka, tava iniciatīva, tava doma, kā komanda šo skatās? Komandai uzvaras patīk. Sportā uzvaras cilvēkiem patīk, sevišķi menedžmentam. Līdz ar to, protams,
Treks ir ļoti internacionāla komanda kopumā. Un līdz ar to ir īstenībā mēs piedalāmies daudz dažādos nacionālajos čempionātos visapkārt pasaulē, un šogad bija visvairāk nacionālajie čempionāti, kādi mums ir bijuši. Nacionālajie čempioni. Un līdz ar to, jā, tas īstenībā, ja godīgi, bieži vien sponsoriem nepatīk. Un, ja cilvēki ir redzējuši, ir sevišķi, policija atbrauc. Baltais, priekš tevis. Ir sevišķi, ja cilvēki paskatās uz UAE krekliem, tad ir sevišķi, varbūt ne šogad vairs, bet iepriekšējos gadus viņi tiešām bija nedaudz krimināli. Tur no čempionu krāsām bija pavisam liels minimums. Bet, un te pašā laikā ir kaut kāds grupām FDJ, kam ir kā čempionu krāsas, tā neviens sponsors vispār vairs nav virsū. Līdz ar to, tā kā ir sponsori, kam tas patīk, ir sponsori, kam tas nepatīk, bet mūsu gadījumā, jā, komanda vienmēr ir ļoti priecīga par, nav tā, ka baigi daudz mēs UCI punktus sakrājam Latvijā uz nacionālajiem čempionātiem, bet, jā, tās uzvaras, protams, ir forši, un tas, ka, jā, var uztaisīt krāsains krekls, viņam arī ļoti patīk. Jā, es varētu, man likās jautājums, jā, tu atbildēji jau par to, ko saka sponsori par to, ka viss ir, jo visi komandams tiešām šogad ir ļoti krāsaini. Jā, jautājums, tuliņās, jā, lai mums tiešām, lai cilvēki, kas ir pieslēgušies un bijuši par kuriem darbiņš mājās, lai dzird. Viens jautājums vēl par tūri, vai pašam sanāca noskatīties Netflix seriālu par pagājušo tūri un varbūt kaut kādi tavi highlighti, ko, ja redzēji vispār tavu highlighti, ko pamanīji, šogad arī pašās pēdējās 20 sekundēs arī tev visai labi varēja redzēt no strādes piedestāla. Tā kā, jā, varbūt tavu kaut komentāri. Tad laikam visi neesmu redzējis, bet kaut ko es redzēju. Nē, ja godīgi, man sieva dabūja, tā kā skatīties varējām laicīgi, pirms tika izlaists publikai, kas ir patīkams bonus, bet mēs, man liekas, noskatījāmies 2 sērijas, un tas arī bija viss. Tā ka daudz komentāru man diemžēl nav. Nebija interesanti, ka tikai 2 sērijas, jo laika nepietika? Nē, tas aizbrauc tūru, un tas tūrē neskatījos. Jā, jautājums? Jā, Tom pieminēja kritienus, un es arī domāju par tiem kritieniem. Pogačars nokrīt un uzvar tāpat. Tev arī strādēja, gandrīz tas pats ir sanācis. Manuprāt, tie kritieni vai ne, ir tad, kad tu esi nenormāli ātrs, kad tu esi uz riska robežas. Tie, kas neriskē, tie arī nekrīt, vai ne? Palabo mani, es kļūdu. Nē, dažreiz tā ir, bet tā ir arī kaut kāda daļa, ko tu nevari ietekmēt. Protams, jā, ir kaut kādi brīži, kur tu kontrolē, kas notiek. Un tu vari kontrolēt to, kas tev notiek apkārt un kā tu tajā pelotonā pārvietojies un tā tālāk, bet jā, protams, kad tu cīnies par uzvarām un kad tu tiešām ej līdz galam, tad nereti ir situācijas, jā, kur tev ir jāpaļaujas uz citiem. Kaut vai nobraucienos, nezinu, kāds to priekšā var nokrist. Tev vairs nav laika reaģēt un jā, apbraukt. Jo viss brauc pa tām pašām trajektorijām praktiski. Līdz ar to, jā, ir brīži, kad to var ietekmēt, un ir brīži, kad nevar. Un, jā, Pogačar īstenībā strādāja, kad viņš nokrita, tas bija diezgan jocīgi, jo tas ir pagrieziens, kur mēs braucam katru gadu. Tas nav nekas jauns. Viņš nokrita, jā, laikam pirmajā reize, kad mēs tur braucām garām. Bet īstenībā mūsu grupā arī bija Kviatkovskis nolikās turpat, lai arī viņa komandas biedrs arī tur praktiski palika. Tad es jau tajā brīdī, tāpēc, ka mums informācija, protams, nodeva rācijā, kas ir viens no iemesliem, kāpēc rācijas ir labas un ne visiem vajag viņas vienmēr aizliegt, ir tas, ka tev padod ziņu, jā, te ir bīstams pagrieziens, bet tajā pagriezienā tik tiešām bija, es nezinu, vai vairāk putekļi vai kas, ka viņš bija slīdens, un jā, Kviatkovskis vienkārši izslīdēja, un man liekas, mūsu grupā nevienu nepaķēra līdzi, tāpēc, ka, jā, visiem pateica rācijā, bet redz, ka pat tādās situācijās, jā, cilvēki vēl joprojām mēdz nokrist. Maksimālais ātrums šogad, kur tev bija lielākais? Labi, neinteresē, kur, bet cik, un vai tas ir normāli? Īstenībā tūrē bija pāris ātri posmi, un tur bija bišķi pār 90. Man liekas, 100 es neatceros šogad. Tāpēc arī tu tur bija, kur bija. Kristam bija, man liekas, 110. Bet viņš bija manā grupā.
Vahu update jāuzliek tev. 100 nebija. Jo Kristam, man liekas, ka bija. Kā vēl nav 100, tas var. Aizmirst veco Radio 2. Bet īstenībā par šo ir labs stāsts, jo bija agrāk tāda Tour of Utah štatos. Un tur pēdējā posmā ir viens nobrauciens, kur praktiski visi zina un vienkārši pirmkārt tā ir augstkalna, līdz ar to retināts gaiss ātrāk ripo. Bet pilnīgi taisns ceļš, ātrs nobrauciens, un tev vienkārši no viena līkuma jāiznāk sprintā, un tad tu easy 110, 120 var dabūt. Nu, bet neminoties. Ir sevišķi, kad vēl supertaks bija atļauts, tad vispār. Bet, un tāpat laikā tam kalnam otra puse, ir varbūt cilvēki atcerās, ir viens video YouTube'ā, kur čalis ieliek Poršā. Bet Porsche izglāba reāli viņu, lai viņš nepāriet pār aizai. Bet, jā, bija komanda, kas noīrējusi bija Porsche uz daudz dienu un kā tehnisko mašīnu. Kāpēc nē? Un reāli tas Porsche apstājas līkumā. Tur bija jau kaut kas, man liekas, nokritis. Vai gandrīz nokritis. Un tad apstājās līkumā, un viņš vienkārši nāca tādā ātrumā, ka viņš nekad nebūtu apstājies. Apdrošinātāji droši neticēja, kas noticis. Vispār jautājums ārpus kārtas, varbūt tu esi kaut kur, nezinu, šādas skaļas piefiksējis, atceries kaut kādu savu, maks. 114, kaut kas tāds. Bet tas ir tajā nobraucienā Utā, taisnē, jā. Labi, vēl jautājumi par čempionātu, par Jūtas ātrumiem, nobraucieniem. Poršiem. Kādā krāsā izdomāju? Man Porsche nebūs. Labi, jautājums par gaidāmo. Dzirdēju no rīta sarunu ar Matīs par pasaules čempionātu. Nu, ka tur būs gaidāms, kā tu teici, haoss vai... Tu jau gaidi, tu jau zini, ka būs, jo no Afrikā viņš jābūt gatavam, jā. Ka tur ir jābūt gatavam visam. Nu, kas var noiet greizi, kādas ir gatavības šodien apstājas arī trasi, salīdzinoši interesanti, kad sākumā pa apļiem un tad viens lielāks aplīts un tad atkal pa apļiem, jā. Ko gaidīt? Trasi varbūt noteikti neesi bijis, bet kaut ko esi pētījis, ko tu sagaidīji, plāni, mērķi? Aleks Krass īstenībā ir bijis. Jā. Bet tīri tāpēc, ka no visa viedokļa, no organizācijas viedokļa, lai arī tas ir UCI, kas organizē, viņiem ir jāizmanto tāpat vietējie. Un ne visiem vienmēr ir, tāpat kā, es nezinu, Spānijā tu brauc pa Gironā, cilvēki, kas ir bijuši varbūt, es vienkārši vienmēr braucu garām, un es domāju, kā tas var būt. Bet ir tāds liels apļveida krustojums, kuram ir blakus vēl viens apļveida krustojums. Tur ir kā 3 pulksteņi, un tad visi 3 pulksteņi rāda citu laiku. Bet ar Spāniju neviens tas neizsver. Tas ir normāli. Un mēs visi esam bijuši Āfrikā uz kaut kādām sacensībām. Tur vienkārši viss ir citādāk. Tur neiesprings par laikiem, neiesprings par tādu. Ir lietas vienkārši par ko mēs uzskatām normas, bet tur ir vienkārši citādāk. Un līdz ar to tās ir kaut kādas tādas situācijas, ko es sagaidu, kas būs vienkārši, pie kurām būs jāpielāgojas. Un, par laimi, mēs esam maza komanda un mēs spējam arī, teiksim, kaut vai dzīvošanu, mēs dzīvosim nevis viesnīcā, bet mājā, kur mums ir vienkārši lielā kontrola uz visu pārējo. Tev nav jāpaļaujās uz, es nezinu, ēdināšanu vai ko. Tu visu var pagatavot, visu var sadarīt. Tev nav tā, ka tev visu laiku ir apkārt kaut kādi citi cilvēki. Tu vari izveidot tā kā savu nedaudz burbuli, nedaudz vairāk esi pasargāts, tev vienkārši viss ir lielākā kontrolē. Varbūt tāds spekulatīvs jautājums, mērķi, plāni, zinot to. Pasaulē? Uzvarēt. Es zinu, ka muļķīgs jautājums, bet es gribēju no tevis to dzirdēt, un tā ir ļoti liela apņēmība. Varbūt mums ir vēl jautājumi Tomam. Kā Kaupa teica, pagājušajā gadā mēs mērķējām uz medaļām. Mēs dabājam 4. Tad šogad jāmērķē uz uzvaru, un tad būs medaļas. Jautājums tāds. Ļoti interesants jautājums. Vai tomēr riteņiem ir vārdi? Tu esi devis saviem riškiem vārdus?
Maniem riteņiem nav vārdi, bet vienīgais, kā mēs nesen iedevu vārdu, ir tā, ka Jonatans vinēja zaļo kreklu, viņš mums visiem iedeva tādu rotaļlietu. Gan zaļo kreklu, protams, bet arī to rotaļlietu, ko viņi dabū uz piedestāla. Un tad es atvedu, protams, meitai, un es teicu, ka tas ir Džonijs. Jā, Kristā jautājums, sagaidīsim, ka tev aiznes... te ir jautājums, piedod. Matīsam ar pēc tam jautājums kaut kad. Jā, man jautājums varbūt konfidenciāla informācija, bet kāds tev līgums ar Treiku? Cik vēl laiku viņš ir? Vēl tikai nākamo gadu. 28. Un tā pēc tam? Nezinu vēl, ja? Līgums nav. Tu gribi kaut ko piedāvāt? Jā, vēl plus. No šobrīd, jā. Veloprofam smuks forums šogad ir, varbūt tu gribi tādā pabraukt. Īstenībā, ja godīgi, tiešām ir smuks. Es nezinu, kas dizainē, bet man patīk. AI. Nu, es tādā rozā flanga, un man jautājums, ko tas rozā ritens dara? Kurš rozā ritens? Tas bija pagājušā gada čempionāta ritens, tas rozā, ne... Olimpiskais. Olimpiskais, jā. Tas iebrauc. Tas ir sievas jaunais ritens. Jā, ir 100 cits meitenes, kuras ir gatavs būt siesvietā. Vēl joprojām par riteni? Starp citu, par riteņiem jautājums bija, Džonijs noteikti paturēs taču zaļo riteni, vai ne? Kas notiek ar tavu tūris riteni? Var nopirkt. Šodien braucējiem īpaši laba cena, bet to pēc tam pie Toma. Arī krēslu var dabūt. Tas bija tās jautājums? Tev, Matīs, vēl ir jautājumi? Jā, mums Beātai šodien ļoti labs treniņš. Paldies, Beātai, aplausi par iespēju publikai uzdot jautājumus. Paldies tev liels! Jā, kad tu finišēji pasaules čempionātu Cīrihē, es tev pamocīju ar pāris jautājumiem, un tu teici, ka Āfrikā būs smagāk tā trase. Tiešām paraksturo Cīrihi pret Ruandu. Man liekas, jā, Ruandā pirmkārt būs arī bruģis, kas savu lomu noteikti spēlēs. Bet, jā, tie augstuma metri ir vairāki Āfrikā, un man liekas, tā atšķirība lielākā būs tas, ka nebūs lieli pacēlumi. Cīrihē tomēr viens bija salīdzinoši kaut cik garš, bet, jā, Ruandā ir visi viņi ļoti, ļoti, ļoti mazi, bet tas īstenībā strādā manā labā, jā. Labi, jā, mums vēl. Tu pagaidi. Jā. Man jautājums par noslēgumu. Vai tev ir doma, ko darīs pēc tam, kad tu beigsi braukt ar riteni? Domas ir daudz. Bet, nē, līdz galam es neesmu izdomājis. Es ļoti gribētu palikt sportā. Noteikti, ka man ir iespēja arī, vismaz šobrīd viņi man tā saka, palikt komandā kaut kādā lomā. Bet, jā, es diezgan daudz par to domāju, jo, jā, tā karjera tomēr nāk uz beigām, tuvāk beigām kā sākumam katrā ziņā. Un, jā, gribētu palikt sportā, jo man liekas, ka man tomēr ir diezgan daudz ko dot atpakaļ sportam. Tā pieredze, kas ir iekrāta pa šitiem N gadiem, ir liela. Un it sevišķi, kad braucot, teiksim, ar Tibonīs, kuram bija pirmā tūra, es saprotu tiešām, cik daudz jaunajiem ir jāmācās par visu. Un, jā, es gribētu, šobrīd vismaz mana doma būtu, cerams arī federācijā iesaistīties, bet, ja es paliktu komandā, tad es paliktu vairāk, man liekas, U23 mūsu komandā, attīstības komandā, jo man liekas, tas pienesums, ko tu var dot jauniem, ir daudz lielāks kā profesionāļiem, it sevišķi, kad es redzu, kādi viņi ierodas dažreiz uz komandu, kur viss, lai arī ausis ir teorētiski vaļā, tad viņas īstenībā nav vaļā. Jautājums par
viena lieta. Tad, kad bija Londonas olimpiāde, Valmieras klans tur Kocēnos uzbūvēja Londonas BMX trasi. Vai jums Rovī kā sponsors neiedos rondas aplīti, lai tu vari Cernikavā mierīgi sēdēt un atstrādāt jau tur tos kalnus? Īstenībā mums ar Rovī bija ļoti laba saruna par, jo mums direktori bieži vien brauka apkārt un safilmē finišus. Un safilmē pēdējos 10, 20 atkarībā no tā, kur tie kilometri ir nopietni. Ja cevišķi uz Tour de France, man liekas, pirmie 10 posmi mums bija visi safilmēti, vismaz pēdējie 10 kilometri. Un tad bija doma salikt visus tos video, ko viņi safilmējuši vienā piegājienā, lai var tik tiešām braucot arī pat noskatīties. Bet beigās izrādījās, ka kamera bija nepareizajā vietā un nevarēja salikt. Tā ka pirmkārt tu aizbrauks uz Ronu, nofilmēs, tad viņi uztaisīs. Jau komandējums vienkārši. Sarunā ar vadību. Nu, mums vēl ir jautājumi no publikas varbūt, jo drīz sāksim likt punktu. Jo man ir vēl jautājumi par tuvāko nākotni, bet vai līdz šim brīdim ir kādi jautājumi sakarājušies, ja būs droši uzdoties, nekautrēties, jo labākie jautājumi saņems pārsteigums balss no Tomas Kuņa, ja? Atcerieties. Tev bija, tagad tu saki trešdien. Trešdien ir nākamie mači, ja? Brauksi uz, minēji, Beļģiju? Beļģiju. Kas Beļģijā? Renouille Tour, man liekas, tā saucās. Bet tām sacensībām ir bijuši 5 dažādi nosaukumi pēdējos 5 gados, līdz ar to piedodiet, kļūdos, bet no trešdienas līdz svētdienai sacensības 5 dienas. Visas parasti tur ir individuālais brauciens, bet šobrīd ir tikai grupas braucieni, kas ir vienmēr smagāk. Tad varbūt jāsaka tā, kaut kādi plāni no nākamās gonkas, ko mums no tevis sagaidīt? Vai tas ir noslēgums? Tas jau laikam vienmēr, jā. Labi, tu brauc tagad uz Beļģiju, tad kas pastāst, varbūt ieskicē atlikušo sezonu? Jā, un pēc tam tik tiešām sākās gatavošanās pasaules čempionātam. Padzīvošu mājās Augstkalnē Andorā 3 nedēļas, kam sekos Luksemburgas tūre. Tur var pagaidīt kādu rezultātu. Un tad ir pēdējā nedēļa līdz pasaules čempionātam. Tad sako Eiropas čempionāts nākamajā nedēļas nogalē uzreiz. Un tad būs viendienas sacensības Itālijā. Un tad sezona beidzās, tas ir oktobris. Sezona ir beigusies, jā. Jā, Riku, mums ir jautājums. Jo mēs jau arī pamazām beigsim šī vakara sezonu. Tad vēl pēdējie jautājumi. Man ir jautājums Tom, vai tu bez šosejas kaut kādā brīvā brīdī, tu izmēģināji tagad grāveli braukt sacensības, vai tu gribētu izmēģināt vēl kādu, piemēram, citur kādā sacensībās piedalīties bez šosejas? Nē, es esmu piedalījies visu kaut kādās. Vienīgais, ko es neesmu piedalījies, man liekas, ir cyclocross un kaut kāds šitais velopolo. Bet trekā ir braukts, MTB ir braukts, viss kaut kas ir darīts. Un uz MTB es arī ziemā īstenībā diezgan daudz patrenējos. Bet arī labi salīdzinoši nesen biju uz Vivus, Cēsīs. Tā ka, visādas sacensības ir braukts. Nav tā, ka man īstenībā, ja godīgi, es gribētu nobraukt kādu gadu. Ir 2 tādas sacensības interesantas. Tour de Divide, kur cilvēki sāk Kanādā, finišē praktiski Meksikā, uz Meksikas robežas, ASV. Bet tas ir, man ir draugs, kas nesen to sāka, bet nepabeidza. Īstenībā viens draugs, kas pabeidza, bet es vienkārši to draugu, kas nepabeidza, nesen satiku. Un viņš tikko pabeidza, man liekas, vakar. Viņi brauca no Portugāles uz Rumāniju. Un es viņu satiku, braucot uz San Sebastianu. Sanāca tā, ka viņš tajā rītā uzbrauca Turmalē, kas bija viens no viņiem checkpointiem, un brauca tālāk uz Karkasonu gulēt. Man vienkārši no Andoras braucot uz San Sebastianu tieši, tā kā ceļš gāja garām, garām. Sanāca man 3 minūtes vienā virzienā aizbraukt no ceļa, stundiņu pavadīja, bet mēs satikāmies. Un tas ir kaut kas tāds īstenībā. Tas varētu būt labs brauciens tīri tāpēc, ka tas ir vairāk pa šoseju. Tas nav tā, ka tev ir jāguļ teltī tik bieži, tu vari arī viesnīcās gulēt, jo tur tad tev ir diezgan daudz laika jāpavada nekurienē.
Un man liekas, vismaz pirmajām sacensībām var būt kaut kas tāds, kur tu vari arī izmazgāt drēbes izlietnē, nevis tikai gulēt teltī un braukt nākamajā dienā uz priekšu, ir varbūt ar ko sākt. Tas būtu tāds labs piedzīvojums katrā ziņā, bet ne karjeras laikā. Matīs? Es neesmu profesionāls sportists velobraukšanā, tāpēc atvainojos par jautājumu. Skatījos šogad pirmo reizi tiešām skatījos vairāk Tour de France, sekoju līdzi un esmu iegājis tajā velo azartā un tiešām ir patīkami, man patīk šis sporta veids. Un tad es redzēju Tūrē, pēkšņi apstājās vesels peletons, vesels bars uz zaļo pieturu, vai ne? Man bija tāds pārsteigums, es pie sevis domātu, es rauju visiem garām un rauju jau uz finišu, kad tik pirmais, vai ne? Bet tas ir, varētu paskaidrot to varbūt vienu situāciju, un vēl viena, protams, jūs minat tur entos kilometrus, entās stundas. Kas notiek ar šīm zaļajām pieturām, pa lielam, pa mazam, jo toaletes jau tur nav malā. Pa lielam tu mēģini neplānot neko, bet ir brīži, kad tā ir ne visiem, bet noteikti ir cilvēki, kam tā ir gadījies. Arī piestāt pa lielam. Īstenībā Milāns un Rēmo vienreiz bija tā, ka komandas biedrs piestāja. Bet, parasti, tas nav standarts. Bet mazās zaļās pieturas, tu viņas mēģini ieplānot tādās distances vietās, kur, ja Matīs Karro uzšoja, tu viņu var savākt ātri. Un tas noteikti nenotiek distances pēdējos brīžos. Tas parasti notiek kaut kad sākumā, kad atrāviens ir aizbraucis vai kaut kas tāds. Tie ir kaut kādi brīži, kur mierīgi var piebraukt atpakaļ. Un tajā brīdī, kad tu apstājies, tu mēģini apstāties kopā ar, es nezinu, viens no labākajiem variantiem ir apstāties ar kādu no līderi no tās komandas, kas velk pelotonu. Jo tad skaidrs, ka viņi bišķi piebremzēs, nepiebremzēs, bet nevilks tik ātri, jo viņiem jārēķinās, ka komandas līderis tomēr arī brauc no zaļās pieturas. Tu kā paprasi, jau klausies? Nē, tu skaties. Tu jau redzi, ja viņi brauc priekšā, tu redzi, ka viņš piestāja, tu arī piestāja. Un tad bieži vien ir tā, ka kā viens piestāja, it sevišķi, ja tas ir kaut kāds līderis vai kas, tad piestāja milzīgs bars, un tad ar to baru, protams, atbraukt atpakaļ grupā ir daudz vienkāršāk. Plus, ja tiešām ir tā, ka tu piestāji 1, 2, 3, tad tas konvojs ar mašīnām, kas tur ir, es nezinu, ka 40 mašīnas, viņas nav tā, ka viņas tev speciāli taisa spraugas. Tu caur mašīnām pa vienai var piebraukt. Protams, tas patērē enerģiju, bet tas ir kaut kāds, tev jāizvēlas kaut kas. Par mašīnām runājot, tu redziet, jo Kurjugos šogad Tūrē, kur Pogačaram nesagāja ar vienu mašīnu? Jā, redzēju. Tā, mums ir vēl jautājumi no Facebooka. Kad riteņbraucējs saka, ka tas ir tikai neliels kāpiens, vai tas nozīmē to pašu, ko tikai vēl viena sērija Netflixā? Ļoti labs jautājums. Šitam arī vajadzētu kādu balvu bezmazē. Žēl, ka viņi nav uz vietas. Ģertrūdi, ja tu mūs skaties, noteikti nodosim tev balvu. Jā. Redz, pat ir super. Vēl kāds piesakās? Vēl? Bet... Jā, tas noteikti ir aktorīs, vai tas ir sprinteris, vai tas ir gorņaks. Ja tas ir gorņaks, tad tas varētu būt baigās aus, tā varētu, man liekas, nevis Netflix sērija, bet tas var būt seriāls vai sezonā. Bet ja tas ir sprinteris, tad visdrīzāk tas, tā ir varbūt pussērija. Labi, uz šo, es teiktu, kā tu saki, ļoti labo jautājumu. Mēs lēnām tojamies noslēgumam vai pavisam noslēgumam. Pēdējie jautājumi, pēdējās iespējas, jo to mēs satiksim nākošgad tikai, uz šādu sarunu visticamāk. Uz šādu mēs viņu satiksim tikai nākošgad. Tā kā izšaujam ārā, ja vēl ir jautājumi, ja nav, tad uzdevums tev. Tu teici, ka tev šis tas ir paņemts līdzi labākajiem jautājumiem. Man kaut ko var iedot vai...
vai kādam vēl, kas te tā kā palīdzēja. Es domāju, vienkārši tiem, kas bija jautājumi, droši nāciet. Jā, tiem, kas bija jautājumi, nāk priekšā, kamēr tie ceļās. Tiešām, vai esat visu pajautājuši, vai Toms ir visu izstāstījis? Ja tas tā ir, tad teiksim paldies tev, teiksim paldies visiem, kas bija šodien kopā treniņā. Brauc tev pa priekšu, stāstīs rīt darbā. Paldies Veloprofam. Un, protams, liels paldies Veloprofam Jānim un komandai par ieguldīto darbu.